Sveiki! Šodien mēs nedaudz ieskatīsimies jaunajā kamerā D55 IR XT. Šis ir 2012. gada modelis un salīdzināsim viņu ar pagājušā gada modeli. Līdzi nāk stiprināšanas siksne, taču viņas mēs neizmantosim. Mēs izmantosim mūsu izstrādāto stiprinājumu, nu jau ar nelieliem uzlabojumiem ērtībā. Īsumā par būtiskākajām izmaiņām jaunajā modelī. Pirmkārt, viņam ir iestrādāta laika cikla kamera. Tas nozīmē, ka fotoaparāts var fotografēt notikumus neatkarīgi no tā, ir kustība vai nav kustība. Jūs uzstādiet intervālu un viņa nepārtraukti fotografē. Taču gala rezultātā jums būs nevis 7000 fotogrāfijas dienā, bet viena īsfilmiņa par visiem notikumiem, kas risinājās viņas redzeslokā. Tāpat šī kamera var strādāt arī hibrīdu režīmā. Tas nozīmē, ka dienā viņa fotografēs nepārtraukti, taču naktī viņa fotografēs pie kustības. Superātrais fotografēšanas režīms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē 4 kadri vienā sekundes laikā. Kā mēs varam pārbaudīt, vai kamera redz to apgabalu, kuru mēs vēlamies novērot? Sameklējam funkciju IR test, ar enter taustiņu apstiprinam, ieslēdzam ar enter taustiņu un patreiz, katru reizi, kad viņš ieraudzīs kustību, atbildēs ar sarkanu mirgojošu diodu. Jūs atkāpjaties no kameras, staigājat viņai apkārt, saprotot, cik tālu, kādā apgabalā viņa redz kustību.